Turpinājums numur 2. Filmējam tālāk. Kā izrādās, ir šķēršļi uz paplašinājumu joslas Volgas un visi pārējie. Jo viņiem bieži beidzās zupa, attobiši benzīns, vai nu pārkarst motors, vai nu. Ļoti daudz vainu, kāpēc tās mašīnas tur apstājās. Paplašinājuma josla kustās, bet man tā rādās, ka tur, nevis man rādās, bet es zinu, tur kalnā augšā ir Volakalamskas šosejas izbraucamais ceļš. Tad kreisā pusē man ir Maskava, labā pusē man ir Maskavas apgabals. Tātad, tā kā Maskavā cilvēki dzīvo, bet vairākāt viņi tur strādā, tad, vajag saprast, ka visi tie Maskavas strādājošie cilvēki dzīvo, kā izrādās, Volakalamskas apgabalā. Tie visi 20 miljoni. Un tad, kad man vajag braukt kaut kur, tad viņi izdomā, ka viņiem arī vajag braukt tieši uz turien, kur man vajag braukt, un tas ir stulbi. Un tur es neko nevaru darīt, jo, redzi, kā es esmu cilvēks no Latvijas, un kā laikam izrādās vienīgais Maskavā, tad no maniem visi ņem piemēru. Gan kultūrā, gan izskatā, gan uzvedībā, gan, praktiski, tu jau saproti man, Un cilvēki jau cenšas un tā kā stiepjās pie tā labā, grib paņemt un iegūt to skaisto un smuko, un tāpēc viņi mēģina līdzināties man un kustībā un izdarībās un braukšanas stilā, un redzi, kā izrādās tas viss, kas man apkārt tagad ir, tas viss korķis, tas korķa vidū ir zviezdā. To vajag saprast. Zviezdzie nada pārkārtoties, kaut kā zviezdā liekas, kad grib pārkārtoties, un zviezdā piebrauc, kāds Honda kaut kāda man palaid. Paldies, avārijas gaismiņa. Tā. Pie kā mēs palikām? Zviezdā nam kaģe. Par to es pateicu. Un kāpēc es tā saku? Tāpēc, kad Latvija ir 200 reiz 400 kilometru liela valsts, kura rāda piemēru visai pasaulē, kā ir jādzīvo, kas jādara, un tā mazā tautiņa ir tāda viņai, tu saproti, kāpēc tas viss tā notiek. Un mēs tie individi, tie tautas pārstāvi, kas ir ārzemēs, viņiem, saprot, tā pasaule jau zina, tā pasaule jūt, kur ir tas spēks, un tāpēc visi cilvēki, viņi mēģina tā kā vairāk līdzināties mums. Esam mēs tas paraugs, tā ideāla paraugs. Tā. Par ko es te runāju? Par Zviezdu nam kaģi. Tā, man te priekšā kaut kas tur kustās, kaut kas tur nekustās. Redzi, pēc metriem 500 man ir jāgriežās pa labi. Tur būs tas Krokus Expo halle. Un es gribu parādīt, kā viņi izskatās. Man vajag tev parādīt. Ko es tev gribēju teikt? Aizvakar biju lidostā. Braucu. Aizvakar biju lidostā un vezīt, ir tādi šlagbaumi, kas, laiž iekšā uz to īso brīdi. Starp citu arī visās ārzemēs, pilnīgi visur ir tā, ka ja tu gribi izlaist cilvēku vai kā, 15 minūtes tu vari būt lidostas teritorijā. Tu iebrauc, tu paņem tādu tā kā talonu, plastikāti, un
Un pēc 15 minūtes tu vari atrasties lidotas teritorijā, un pēc 15 minūtēm tu vari braukt ārā, atdot to plastiskā talonu, tādā speciālā tā sūdā. Un tev nekas nav jāmaksā. Un viss ir kārtībā. Un nav tās Rīgas, tas jobisms, kad tev jāmaksā ir kaut kāda lats vai divi par to, ka tu, bļāvies, tu esi ieradies tajā lidostā, un viņiem tev ir jācieš, ka tu tur piegāni gaisu vai nospļauj vai kaut ko tu izdari, un par to tev jāmaksā. Par to, ka tu esi lidostā, tad jopcikrotā. Besīgi. Tad lūk, tie šlagbaumi. Šlagbaumiem karājās fiskara cirvji. Imitācija papīra. Bet, vecīt, kā tas viss izskatās, cik kolosāli viņi to uztaisīja. Nevis šlagbaums, jā, bet, tad iedomājies, ka cirvis. Tā kā pietīts, jā, tāds liels cirvis, jā, un tas šlagbaums atverās vaļā, un tad varās iet, un tas cirvis tā kā cērts iet. Vecīt, Maskavā ir tā izdomātā reklāma, perfekti. Te ģeniāli cilvēki dzīvo. Lūk. Priekšā, ja tu redzi kaut kur, tur kaut kur, jā, tas ir labā pusē. Ieskaties, uzliec brilles, ieskaties. Labā pusē Krokus Expo halli. Tā man jāizlaiž ārā kaut kur, un te mēs parīvēsimies ar Tiguanu. Смуг meiteni. Здравствуйте, я Андрей Сауди, а ты Лена с Тигуаном. Может, оставим машины и пойдем в бензоколонку кофе попьем, пока наши кони пьют бензин. Jā. Nav viņai laika koņu padzirdīt. Tā, Krokus halli tu neredzi, bet tu viņās drīz tu redzēsi. Tā, man vajag pa labi. Pustите меня направо. Pustите меня направо. Vecīši, neredzat, ka man ir Latvijas numuri, man taču nav poņas, ka te ir kaut kāda kultūras ceļa. Ja es parādu pagriezienu, tas nozīmē, ka es to izdarīšu, nevis jums tur kaut kas tur jāizdomā. Vai laist mani vai nelaist. Tā, redzi, labā pusē. Tā ir Krokus halli. Krokus City Hall. City Hall. Tur ir visādas gaismas, reklāmas un šausmīgi tūkstošiem mašīnas te stāv. Vecīt, tā kā Amerikā. Tā kā Amerikā, kur mēs skatāmies kaut kādas filmas, kur izstādes ir lielveikali, tā kā v Ameriki. Jo, te tā viss pasmukoja. Un tās halles un tie 20-metrīgie patalki un vecīt, un te viss pat dārgo un pasmuko. Un sūkā ledu visi. Tā. Gaismas reklāmu tu vari paskatīties, ko te reklamē, kamēr es te griežos pa labi. Izmanto situāciju, lūdzu. Tagad tu zināsi visus jaunumus. Tā, мне здесь надо направо, visi pavācās malā. Un tu arī savu žiguli, ja tu nemāki nogriezt normāli te visiem priekšā, tad nos no ceļa. Iedod braukt. Te tāds ātruma posms, un tu priekšā, ja nav bremzes, ja viņas pazūd pēkšņi, tad tu ieeji tajās glazmas bojās, kas ir pilnas ar ūdeni, un aizies uz Maskavas upi un nahrem noslīcina mašīnu. Tā, kas tad tagad notiek? Kas tad tagad notiek? Kāpēc te visi ciet? Jā. Un kas tad vakar visi brauc, un kas tad tagad notiek?
Nu kāda te tagad brauks visi? Un kas te tagad notiek? Nu redzi, te ir savi likumi. Labi, iesim sīst čurbānas. Davai, čau!